Labi, ka paši esam palikuši dzīvi. Tā vētru pārdzīvojot atzīst Rožupes pagasta 2 blakus esošo zemnieku saimniecību māju īpašnieki. Viņu māju pagalmā paveras dramatiska aina. Rubīnu ģimenei pilnībā norauts mājas jumts. Tas moments, ka likās skriesim laukā, bet tajā momentā, ka redzējām, ka lido koki un šiferis un viss tas. Mums likās, ka pēdējā stunda. Īstenībā tagad mēs priecāmies par to, ka visi esam dzīvi. Labi, ka jūs neizgājāt ārā, ja būtu izgājuši šitas, kas lidota traktoriem, visiem mašīnām ir tās lidojošās priekšmeti, viņi nonāvē pilnīgi. Kaimiņu Lisicku ģimenei vētra dzīvojamo māju nav skārusi, taču pārējām ēkām jumta vairāk nav. Lielais šķūnis sabrucis zem šķūņa dēļiem, redzams spīdam ārā vien traktors. Augļu dārzs zaros pilns ar bumbieriem un āboliem nolausts. Vējš bijis tik spēcīgs, ka nesājas visu kā papīra loksnes. Vējam bija tāds spēks. Es vienīgi lūdzu Dievu, lai māja paliek. Garāžā jumtu tur aiznesa pilnīgi jaunu uzliktu uz leju, var paskatīties viss ir izpostīts, visi jumti jauni vajadzīgi. Cik jūs ilgi šeit saimniekojat? No 92. gada. Šie cilvēki ir tie, kas darbojas un strādā, viņiem pāri 20 saucamās govs, kur šobrīd elektrības tavara ģeneratoriem strādā. Viņiem ir nepieciešama šī palīdzība, viņi cenšas dara mūsu valstī. Un tāpēc es domāju, ka valstī ir jāpalīdz tādiem cilvēkiem, kuri mēģina un dara. Un šobrīd viņiem tik tiešām ir notikusi tā nelaime, ka valstī no neparedzētiem gadījumiem jāpalīdz. Pašvaldība palīdzēs iespēju robežās. Šodien jau mēs esam devuši rīkojumu, tātad uztaisīt tāmi un ar koku materiālu palīdzēt tieši mājas atjaunošanai. Arī Rožupes pagasta centrā jau no paša rīta strādā cilvēki, lai novērstu vētras radītās sekas, taču darba te vēl būs teju 2 nedēļām. Vēja radītos postījumus nevar nemaz uzskaitīt. Vietējiem tomātu audzētājiem vējš siltumnīcai noplēsis plēvi, tagad tomātu stublāji salauzīti un paši tomāti sakrituši zemē. Saimnieks spriež, ka plēvi siltumnīcai šogad nav vairs jēgas mainīt. Tomātu raža tirgū būs jāizpārdod ātrāk par lētāku samaksu. Vietējie iedzīvotāji atzīst, ka tik liela vētra pie viņiem nav bijusi. Es vispār tādu neesmu redzējis. Vecākie cilvēki, kur ap 80 gadu jau neatceras neko tam līdzīgi. Tas ilgāk 10 minūtes ilgāk, un pa to laiku viss jau bija. Šitie ceļi bija pilns ar kokiem. Pusnaktīm kaut kur strādāja, te visus, kamēr atcīrīja vēl pārbraukt mašīnas. Drausmīgi visus kokus loci abeles izgāstas ir un uz koki, uz jumtiem, šķūniem. Jumts noplēsts ir, visi šiferi pa gaisu, mums viss pagalms pilns. Cik tad daudz jums ir zaudējumi vai jau esat aprēķinājuši? Nāsam. Klētā noplēsa jumtu, tur graudi samirkuši no tas jau. Tas zaudējums tur uzreiz neprēkanas. Latvenergo pārstāvi šobrīd atjauno sabojātās elektrolīnijas, taču viņi elektrības padevi sola atjaunot tikai pēc dažām dienām. Līvāna novada Rožupes pagastā šodien ieradās arī reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministri, lai pārliecinātos, cik lielas sekas ir vētras radītajiem postījumiem un vai cilvēkiem ir nepieciešamas kompensācijas.